Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Grims, man liekas, vispār ir par to, ka mēs varam katru dienu izskatīties citādāk. Vienu dienu esmu Bridžita Bardot, tad esmu Marilyn Monroe, un tad tā mainīt sevi. Mainīt matu sakārtēm, un ar Grimu mēs varam darīt daudz un dažādus brīnumus. Un pats galvenais, lai ar Grimu palīdzību, lai mēs iztamies skaisti. Sveiki, es esmu Dita Grauda, es esmu no Ogres, un pašlaik es dzīvoju Rīgā. Un man ir 24 gadi, es esmu make-up māksliniece. Principā man ikdiena sastāv no ļoti dažādām lietām, bet pamatā tas ir Grims. Tā kā es esmu make-up māksliniece, tad man ikdiena arī sastāv strādājot kā vizāžiste dažādos projektos. Tas ir sākot ar fotosesijām, tie dažādi projekti ar stilistiem, ar fotogrāfiem, esmu arī make-up pasniedzēja. Un principā man ikdiena ir ļoti krāsaina. Tā nopietni tas sākās pirms 6 gadiem, kad es aizgāju uz Starptautisko Grimu mākslas skolu. Un es iepazinos vienu meiteni, kas tieši tajā laikā mācījās šajā Grimu skolā. Un viņa man ļoti iedvesmoja, man likās, ka jā, ir interesanti. Un es aizgāju pamēģināt, un sākumā domāju, ka tas būs tikai priekš sevis. Iemācīties kā tur krāsoties, meitenēm tomēr tas ir jāzina. Un aizejot uz to skolu, es sapratu, ka man tas viss tik ļoti patīk, kad es principā biju pirmā, kas ieradās, un pēdējā, kas aizgāja projām. Tā kā, principā, pavadīju maksimāli daudz laika tajā, un tad, kad es pabeidzu, tad man mamma ir friziera, un pirmie tādi mazie darbiņi man bija pie viņas frizētavā, un es atceros pirmā sievieti, kam es liku Grimu, bija Līgava, un viņa bija tāda ļoti uztraukusies, viņa teica, ka viņai esot 10 minūtes, likās ārprāts, ka Līgavas Grims tāds ir viens no sarežģītākajiem, jo pirmkārt viņai jāizstāsta labi visu dienu, tas nozīmē kārtīgi, visu tur uzkrāsot un tā. Un es tikko kā beigusi skolu, viņa man pasaka, ka 10 minūtes. Tas man likās ārprāts, protams, ka es tur visu izdarīju un viss bija kārtībā, bet tā pirmā reize bija tāda interesanta. Un pēc tam, kad es mācījos Rīgā, tad pabeidzot šo skolu, es rakstīju dažādām redakcijām, dažādiem žurnāliem ar vēlmi darīt jebko, respektīvi modes sfērā. Es esmu pabeigusi tur grimētājs, vizāžu skolu, un es gribu strādāt ar stilistiem. Daži man neatbildēja, tā ka vispār ignorēju. Un es tā intensīvi rakstīju vairākas reizes žurnālu Pastaiga, un tad vienā skaistā dienā viņi man atsūtīja daudz kontaktus. Un teica, lūdzu, te ir kontakta zvani. Un es piezvanīju, tobrīd bija modes redaktora Anita Altmana. Un jā, viņa man uzaicināja uz savas kolekcijas fotosesiju, kurā viņa teica, atnāc paskaties, tev patīk, kā te vispār viss notiek. Un toreiz tā bija viņas kolekcija, fotogrāfs bija Nils Vilnis, modeli bija Beāta Stīvriņa. Tāda ļoti profesionāla komanda. Un es toreiz aizgāju, man likās ārprāts, cik es esmu laimīga, cik forši, viss un tā. Un tālāk Anita jau man pati zvanīja un aicināja uz fotosesijām. Man mājās stāv žurnāli, kur ir rakstīts asistente Dita Grauda. Tā kā sākumā es strādāju kā asistents. Un pēc tam jau viņi man uzticēja Grimu veidot. Sākumā tas bija varbūt iekšlapām, kaut kādiem stylingiem. Tad jau es grimēju arī žurnālu vākus. Tas man bija tāds vispār likās, ko vairāk. Lūk, un principā iepazīstot Anitu, man radās daudz un dažādi kontakti. Tas viss, tā kā varētu teikt, sākās no tāda mazumiņa un pēc tam pa ķēdi aizgāja, kad jau tad iepazinu vienu fotogrāfu, vēl stilistu, modelis. Es zinu, ka daudziem ir tās ambīcijas, ka, ja man tur nemaksā, es neiešu. Bet principā jau tas, lai kaut ko sasniegt, man liekas, jāsāk tādu mazumiņu, jābūt pašam, kā teikt, interesē par to. Un jāpiedalās kaut kādos projektos, sākumā kā asistentam, un tad jau pēc tam tas ceļš, kur aizved, teiksim, tāds profesijas raksturojums droši vien būtu cilvēks, kas palīdz citiem cilvēkiem izskatīties skaisti ar kosmētikas palīdzību. Es jau sākotnēji zināju, ka es gribu būt tieši fashion tajā industrijā, ar modu saistītās bildēs, bet
Citi, piemēram, aiziet uz teātri, citiem ir kino. Tā kā ļoti dažādas ir tie virzieni. Es personīgi strādāju vairāk ar fotosesijās un ar klientiem. Strādājot ar klientiem, grīmu māksliniekam ir ne tikai jābūt cilvēkam, kas palīdz, otram, visticamāk, sievietei uzkrāsoties, ja, kas piemeklē pareizo kosmētiku, kas palīdz, izstāstīt, kāda ir sejas forma un visas tādas, nianses, kas saistīts ir ar seju, bet arī šim cilvēkam, strādājot ar klientiem, ir principā jābūt kā psihologam. Ir jāuzmina bieži vien tas, ko tas otrs cilvēks vēlas, un ir attiecīgi pēc tās situācijas, pēc visa koptēla jāpiemeklē tā kosmētika. Tā kā, principā, darbs ir ar kosmētiku. Tie ir tie pamat līdzekļi. Fotosesijās ir bišķi savādāk. Tur atkal ir vairāk darbs tāds radošāks, tas darbs komandā. Tur ir ne tikai tas, kad ir grimētājs, kas atbild par visu kosmētiku, par seju, par to ārējo, par to vizuālo izskatu, ja? Bet tur arī ļoti svarīgi, kādas ir, piemēram, gaismas, fotogaismas, kāda būs modeli, kādā vidē, tā tēma, tas viss ir ļoti svarīgi. Un, protams, tas ir darbs komandā. Ja? Tas vairs nav tā individuāli, kad ir klients strādā, bet tas ir komanda. Šajā procesā man vislabāk patīk rezultāts. Protams, ka viss tas process arī ir ļoti interesants un saistošs, bet tad, kad, piemēram, ir uzkrāsots kāds cilvēks un viņš pastāsta spoguli un saka, cik es skaisti izskatos, tad zem mājās. Tas ir tiešām tas gandarījums ir neaprakstāms. Patīk arī šajā procesā tas, ka var sastapt dažādus cilvēkus, ļoti daudz un interesants cilvēks. Viens no pēdējiem cilvēkiem, kas bija tāds ļoti interesants, bija, piemēram, Paris Hiltone. Viņa atbrauc uz Latviju, viņai šeit ir jāuzstājās. Un viņa izvēlās tieši mani, lai es viņai taisu grīmu. Respektīvi, šī profesija man sniedz tādu iespēju iepazīties ar ļoti daudz un dažādiem cilvēkiem. Lai nogrimētu cilvēku, ir nepieciešama, tās var būt 20 minūtes, un tās var būt arī 2-3 stundas vai pat visa diena, jo tas ir atkarīgs no tā, kāds būs grīms. Šodien tev parādīšu, kā izveidot vienu no aktuālākajiem grīmiem rudens ziemas sezonā. Tas ir kaķetes grīms, tās tumšas atsainas. Un mēs viņus klājam pa visu augšējo plakstiņu un varam pagarināt tātad virzienā mazliet uz āru, kas atgādinās kaķetes formu. Vispirms mums vajadzētu sākt ar sejas pamatu. Es likšu tev bāzi, tas būs bāzes krēms. Tātad šis krēms sagatavo ādu tonālajam krēmam. Viņu uzklājam uz visas sejas, vienmērīgi izlīdzinām. Lūk. Pēc tam, kad sejas pamats ir sagatavots, liksim tonālo krēmu. Tonālo krēmu ir ļoti svarīgi piemeklēt tātad atbilstoši kaklu krāsai, respektīvi. Ja tonālais krēms sakrīt ar tavu zoda un kaklu krāsu, ja, tad tas ir īstais tonis. Mūsdienās, principā, ar tonālo krēmu ir tā, ka viņam ir jābūt kā otrai ādai, mazliet cauršķītīgam. Tāpēc es neiesaku lietot biezus tonālos krēmus. Labāk tonālais krēms, lai ir plānāks, un pēc tam, ja kaut kas ir jāmaskē, tad to var izdarīt ar korektoru. Lūk, visus vienmērīgi izlīdzinam tā. Var izmantot gan otiņu, gan sūklīšu, bet ar otiņu varēs daudz vienmērīgāk izlīdzināt to, un tas arī būs higieniskāk, jo otiņu pēc katras lietošanas reizes ir jāmazgā. Tālāk, kad mums ir uzlikts tonālais krēms, pāriesim uz acīm. Acis krāsosim tātad ar zīmulīti un pēc tam ar acu ēnām, bet atceries, lai acu ēnas turētos ilgāk un lai nesiet dienas laikā riebiņās, vienmēr izmanto acu ēnu bāzi. Tu viņu uzliec uz plakstiņiem, līdzīgi kā krēmiņu, plānā kārtā un kaut kādas pusminūti pagaida, kamēr viņš nožūst. Pa to laiku, kamēr viņš žūst, mēs varam iekrāsot uzacis. Uzacis vēlams tātad krāsot atbilstoši dabīskajai uzacu krāsai. Lūk, tagad uzaciņas saķemmējam dabiskajā augšanas virzienā. Un, principā, to krāsu tātad iepildam tajās vietās, kur uzacis ir plānākas vai varbūt gaišākas. Tam tev būs nepieciešams lības formas otiņi, ja? Šoreiz mums uzacis vajag tā pavisam mazliet. Lūk, tagad būs nožūst arī mums acu ēnu bāze. Un, lai uzkrāsot acis, tev būs nepieciešams vismaz 2 otiņas. Viena plakana,
lūk šādi te. Ir jāskatās, kāda ir acu forma. Ja acu forma ir mazāks astiņi, tad arī mazāk otiņu izvēlas. Ja ir lielāka, tad ir lielāka. Bet tā tad viena būs plakana acīm, otra būs apaļā. Ar apaļo mēs varēsim ēnas sapludināt, ar plakano mēs uzklājam. Nu, tas būtu tas minimums priekš acu ēnām. Tālāk ar zīmolīšu palīdzību mēs ieskicējam apmēram to vietu, kur mēs liksim ēnas, līdzīgi kā mākslinieks. Ja? Vispirms ar zīmolu visu saskicē un tad aizpildu laukumus. Kad tu pati krāso astiņas, visu laiku iesaku turēt astiņas vaļā. Uzkrāso, atver vaļā, paskaties, kā tā forma izskatās, varbūt vajag augstāk vai zemāk. Un atceries, ka vienmēr var pielikt klāt ēnas, respektīvi uzliec mazāk, un, ja vajag vēl, tad labāk pielikt klāt nekā uzliek pa daudz, un tad ir grūtāk notīrīt. Nu tā, tas būtu tas pamats. Pēc tam virsū mums ieskicētajai līnijai klājam acu ēnas atveroļā. Nu, lūk. Un tad, kad ir apmēram ēnas uzlikts vēlamajā daudzumā, pēc tam ar apaļo otiņu mēs viņas sapludinam kopā. Principā, kas ir pats galvenais? Ja tu lieto teiksim, 2 toņu acu ēnas vai varbūt pat 3 un vairāk, svarīgi ir ēnas savstarpēji sapludināt, tāpēc ir vajadzīgas varbūt vairākas otiņas. Ja tu gribi lietot tikai vienas krāsas ēnas, tad pietiks arī ar, teiksim, 1-2 otiņām. Nu, lūk, tagad mēs esam ieēnojuši apmēram to formu. Tālāk mēs ņemam tumšāko toni un izveidosim precīzāku kontūru līniju. Tālāk sekos skrobu tuša, paskaties pirms uz leju. Lai skrobs izskatītos maksimāli kuplus tušu, var likt pat 2-3 kārtas. Pirms uzliec pirmo. Pagaidi, kamēr tā mazliet žūst un skaties, jā, un liec otro. Un tagad mēs uzliksim zem astiņām korektoru. Korektors, jeb konsīlers, ir katras meitenes labākais draugs. Tas ir tāds gaismu mazliet atstarojošs produkts, ko mēs klājam tieši zem astiņām. Tādā veidā piešķirot skatienam mirdzumu un vizuāli arī koriģējās seja. Galvenais to korektoru ir likt tieši zem astiņām un mazliet virzienā uz leju, lai vizuāli veidojās tāds kā trīsstūrītis. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, vēlreiz pārējām pāri, visu pārbaudām, viss ir kārtībā, jo tagad mēs to visu piefiksēsim ar pūderi. Un tam mums ir vajadzīga pūdera otiņa. Un es izmantošu caurspīdīgu pūderi, bet galvenais, lai pūderis nav ne tumšāks, ne gaišāks par tavu sejas toni. Un tā tad visu nofiksējam, padaram ādu matētu, vieglā kārtā, visu caur tā tad uzliekam pūderi. Sejas korekcijai mēs izmantosim, vai tas ir bronzas pūderis, vai tā ir speciālā korekcijas palete, un mēs viņu klājam vaigu daļā. Respektīvi, tur, kur ir vaigu kauli, ja, mēs liekam nedaudz vertikāli šo te bronzas pūderi. Ja tu nezini, piemēram, precīzi, kur viņu likt, tad vieglākais veids, kā to pārbaudīt, ir ievelkt vaigus. Nu, lūk, un šeit tev arī viņi parādās. Un nedaudz ietonējam šo te vietu ar bronzas pūderi. Tādējādi sejas forma izskatīsies ovāla un tā tad tiks akcentēti vaigu kauli, kā arī seja mazliet slaidinās. Lai bronzieši nebūtu tādā vienā asā līnijā, mazliet uzliekam arī uz pieres, nedaudz uz zoda, tādā sanāk tā kā trīniekā. Tā kā mēs aizcēlām acis šajā grimā, tad lūpas krāsosim neitrās. Es izmantošu bēžas krāsas lūpu krāsu. Vispirms mēs varam uzlikt viņu ar pirkstiem, viegli lūpām, un pēc tam ar rotiņas palīdzību šo formu mazliet uztaisīt precīzāku. Nu, lūk, arī rezultāts kā tev patīk? Ļoti patīk. Nu, redz kā. Nu, tu esi gatava, pēc pēdējām mūsu tendentēm. Kaķets, miau! Es iesaku cilvēkiem atrast savu ceļu un darīt visas lietas ar mīlestību. Tas ir pats galvenais. Ir jāmīl tas, ko dari, ir jāmīl katra diena un jābūt atvērtam pret piedāvājumiem, pret visādām iespējām. Un es domāju, ka tad arī viss izdosies. Galvenais ir atrast savu ceļu, mīlestības ceļu. Un uz to arī tiekties. Vajag darīt to, kas interesē. Arī tu vari būt vairāk kā citi.